Kāds bagāts vīrs reiz aizved savu dēlu ceļojumā, lai parādītu, kā dzīvo parasti cilvēki. Viņi devās uz kādu fermu un pavadīja tur vairākas dienas. Pēc atgriešanās mājās tēvs jautāja dēlam: "Nu, kā patika ceļojums?" "Paldies, lieliski," atbildēja dēls. "Vai nu tu redzēji, cik vienkārši dzīvi cilvēkiem jādzīvo, ar zināmu pārākumu?" jautāja tēvs. "Jā, protams." "Un ko tu no tā esi iemācījies?" ieinteresēts jautāja tēvs. "Es redzēju, ka viņiem bija 4 suņi, bet mums mājās ir tikai 1. Mums pie mājas ir baseins, kurš sniedz līdz dārza vidum, bet viņiem caur dārzu tek skaidra ūdens upe, kurai nav saskatāms ne sākums, ne gals. Mums dārzā izvietotas lustras, bet viņu dārzu apspīd zvaigžņotais debesu jums. Mūsu zālājs sniedzas līdz žogam, bet viņu apvārsnis sniedzas līdz horizontam. Es esmu tavs vienīgais dēls, un tev bieži vien nav laika ar mani pat aprunāties, bet viņiem ir 5 bērni, un tie augas dienas pavada kopā gan darbos, gan mācībās un rotaļās. Kad zēns bija beidzis, tēvs brīdi klusēja, līdz dēls ierunājās vēlreiz. Paldies, tēt, ka parādīji, cik nabadzīgi patiesībā mēs esam. Ko gan mēs patiesībā sagaidām no dzīves? Kādas ir tavas labākās bērnības atmiņas? Un vai tu atceries, cik lielā istabā dzīvoji? Cik daudz skaistu mantu tev piederēja un kādos ārzem ceļojumos tu brauc? Vai arī dārgākās atmiņas ir par to, ka mamma ar tēti tev lasīja pasakas, kā jūs kopā devāties ekskursijās, kā brālis tev mācīja peldēt un vecmāmiņa pazīt sēnes mežā? Mūsu dzīvē ir tik daudz iespēju un arī standartu, kam sekojam un kas nosaka mūsu dzīvi. Ir tik dīvaini, ka tik bieži darām to, ko negribam, un vēl dārgi par to maksājam. Bet lietas, kas nemaksā neko, mums kļūst neizsakām dārgas, jo tām vienkārši vairs nav laika. Nevelti Dievs ir nolicis cilvēkiem 6 dienas strādāt, bet 7. atpūsties. Atpūsties no visa, arī no mājas darbiem, mūžīgās skriešanas un plānošanas, iepirkšanās un organizēšanas. Atpūsties un uzkrāt tās bagātības, kas nav nopērkams ar naudu, bet ir Dieva dotas.